Labdien, dārgie draugi! Jūs skatāties Paldies, Jēzu! Un šoreiz... krēsli. Thank you, Jesus! Pie kāda Rīgas taksista atrod Kinder Surprise soliņu pilnu ar narkotikām. Nu, ja jums ir līdzies, ka pēdējā laikā Kinder Surprise ir draņķīgas rotaļlietas, nu, lūk, ir pierādījums. Tā nebūtu nav. 3. decembra naktī Rīgas pašvaldības policija patrulējot Grīziņkalnā ir pamanījusi mašīnu, kura stāvē neatļautā vietā. Ievērots, ka mašīnas aizmugurējā sēdeklī pie drošības jostas bija paslēpta Kinder Surprise sola, kurā bija cauri saskatāma folijā ietīts vīstoklis, kurā bija narkotikas. Patiesībā Kinder Surprise jau vispār nevar vainot. Galu galā tas ir pat tiešām izcils pārsteigums. Surprise, motherfucker! Varbūt tieši tāpēc Amerikas Savienotajās valstīs Kinder oliņas ir aizliegtas. Iztēlosimies, kā būtu, ja mēs šādu solas nopirktu saviem bērniem. Čau, Vingūna! Kāda mantiņa tev bija? Man bija šitāda. Un tevi atgādina. Man bija riktīgi laba manta. Jaunā rotaļlietu kolekcija sakrāja visus. Princese kokaīna, krokodils gena un superamfetamīns. Sakrāja pilnīgu visus. Meklēja tuvākajos Grīziņkalna veikalos. Thank you, Jesus! Rīgā ir skatāma izstāde, kas veltīta mēnešreizēm. Latvijas laikmatīgās mākslas izstādes ofisa centrā Ingrīda Pičukāne ir atklājusi jaunu mēnešreizēm veltītu izstādi Sarkanā istaba. Māksliniece sniedz performanci un sākusi savu darbu ar nosaukumu Sarkanā upe. Turklāt apmeklētāji šo izstādi varēs skatīt līdz 2. februārim. 24 hours a day. This is day 6. It gets worse. Man bail iedomāties, kā tapa šī glezna. Varbūt tomēr nevajag. Laikam jau šī izstāde būs pieejama 3 dienas mēnesī. Bet es jau šajā redzu labu iespēju mārketingam. Sievietēm ar mēnešreizēm ieeja bez maksas. Manas dārgās asiņainās būtnes. Paskatīsimies, kā notika šī izstādes atklāšana. Liec man mierā ar to gleznu, lūdzu, pietiek man jautāt. Uz kurien tu aizgāji? Es taču teicu, ka ej prom. Kur tu ej projām? Dievs, tā viens. Vēl tā stulbā cepura neturās. Vispār man apni, kas ej projām. Kur ir taisnīgums? Kur ir dzimuma līdztiesības? Kad būs kāda izstāde, kas veltīta vīrieši slapjiem sapņiem? Piemēram, ar nosaukumu Baltā istaba vai Kefīru jūra. Ok, šito joku mēs ņēmām no interneta komentāriem. Bet tur to bija 69. Visām meitnēm, kas reiz fanoja par Edvardu, varbūt tas ir tieši jūsu laika satikt tur savu vampīru. Thank you, Jesus! Kostrumā apstiprināta kotletes palaišana stratosfērā. Kostrumā kā viena daļa no jaunā gada svinībām ir iecerēta kotletes palaišana stratosfērā. Tā ziņoja 13. decembrī Krievu mēdīji. Kā pastāstīja pilsētas kultūras vadība, kotletes palaišana notiks 2. janvārī. Kotletes dabīgā sasaldēšana notiks stratosfērā. Say what? Hey, what? Say what? Lai fiksētu rekordus, kostrumu ieradīsies Ginesa rekordu pārstāvji. Un man ir viens tāds jautājums, kā tad viņi nosauk šo rekordu lielākā gaisā palaistā kotleta vai pirmā kotlete stratosfērā? Rīgas doma ar visādiem eglīšu ietikšām mēģina uzstādīt visādus bezjēdzīgus Ginesa rekordus, bet šī gan ir lieta, varbūt mēs nākamgad varēsim nosponsorēt jau 2 kotlešu palaišanu stratosfērā. Es domāju, ka mēs vairāk nevaram sūdzēties par to, ka mūsu pašvaldība neliederīgi izmanto budžetu. Ko teikt kostrumai? Vēl mums ir brīnišķīga ideja par jaunu produktu apstrādes veidu – saldēt stratosfērā. Jums kotlete ar kartupeļu biezeni vai ar makaroniem? Vispār tā ir brīnišķīga ziņa. Tur ir tik daudz skaista. Kosmos, kostruma, kotletes, kultūra. Izskatās, ka teicienam būt labāk ēduši ir jauna nozīme. Thank you, Jesus! Здравствуйте, наши дорогие русскоязычные друзья! Это тот блог, где мы изучаем латышский язык. И я хочу сначала вас всех поздравить с наступающим Новым годом, пожелать вам всего хорошего, солдатес, котлетас, замороженные котлеты, желательно не из стратосферы, но если вы настолько богаты, что можете себе это позволить, то you're welcome. И сейчас мы будем изучать слово на букву М, и это слово микроузņēmējs.
Paldies visiem, kas skatījās šo video. Novēlu jums gaišus un priecīgus Ziemassvētkus un līksmu Hanuku. Dāviniet viens otram visādi sūdu dāvanas, gan jau, ka noderēs arī citām dāvanām. Laikojiet un šērojiet mūsu video YouTube, Twitterī un Facebookā. Atā, mani mīļie! Thank you, Jesus.